Vesels satelīts, 5, visu pasauli ir apjosis internets. Mēs bez mobilā telefona vairs nevaram iztikt. Un bez mobilā telefona mums ir arī satelīta telefons, mums ir interneta telefons un Dievs pasarga vēl kas mums tikai ir. Un tomēr visā šajā sakaru jūklī vēl ar vienu ir cilvēki, kas mīl sazināties nedaudz senatnīgā veidā, tomēr izmantojot modernas sakaru līdzekļus. Armēnis. Nu, katram ir savs izsaukuma signāls. Radio raidītājs un uztvērējs, antena, žurnāls un pildspalva. Šāds ir minimālais radio amatieru darba komplekts. Līdzīgi kā makšķernieks upes krastā, radio amatieris lidinās par radio viļņiem, cerībā noķert lielāko zivi. Vēl vienu tādu pašu radio amatieri kaut kur tālu pasaulē. Jo lielāks attālums, jo eksotiskāks un nepieejamāks reģions, jo lielāks prieks radio amatierim. Tādiem vienkāršiem tautas vārdiem, ka tā ir raidīšana, raidīšanas pēc, vai vēl precīzāk, sakaru pēc. Radio amatieru kustība sākās ļoti sen, vēl pirms tam, kad radās radiofoni un citi profesionāli radiosakari. Radio amatieri izmanto tā sauktos īsos viļņus, kopš pašiem pirmsākumiem, un arī šodien neviens viņiem tos netaisās atņemt. Īsākus viļņus kā nederīgus, tur tad arī atļāva amatieriem eksperimentēt, un amatieri ļoti drīz konstatēja, ka tieši ar īsiem viļņiem ir iespējama radiosakari ievērojami lielākā attālumā nekā ar šiem te garajiem viļņiem. Garie viļņi aplietas apkārt zemeslodei, tādējādi dodam iespēju sazināties ar Austrāliju un citiem attāliem reģioniem. Taču amatieri ātri vien atklāja kādu interesantu dabas fenomenu. Vidējie viļņi itin raiti prot atsisties pret ionosfēru, atgriezties uz Zemes, atsisties pret to, tad atkal pret ionosfēru un šādi laikājot sasniegt ļoti tālus reģionus. Lūk, kā tas notiek. Nu, teiksim, es atrodu tīru frekvenci, un tad uzprasu, vai viņa ir brīva. Kā neviens neko neatdod, teiksim. Nu, tā tad varētu būt brīva vēlreiz uzprasīs. Nu, respektīvi, tā, kad viņi šitā daudz stacijas grib noķert, tad mēs pārraidam ļoti savus informāciju tikai labdien, nu, cik labi dzird, nu, vairāk baļu sistēmā, šī gadījumā tas bija 5, 9, 9, un visi labākie novēlējumi, un tad sakars ir noticis tā. Tajā brīdī, kad ēterā izsviestais sauciens izsaucu visus, sagaida atbildi, ir noticis kontakts, jeb kā radioamatieri to dēvē, nostrādāti sakari. Šis mirklis tiek pierakstīts žurnālā vai arī reģistrēts datorā. Vēlāk amatieri apmainās ar speciālām pasta kartītēm, kurās ir fiksēts attiecīgais brīdis, vieta, laiks, aparatūras jauda un sakaru kvalitāte. Lieki piebilst, ka Morzes kods radioamatierim ir jāzina kā dzimtā valoda. Pretējā gadījumā viņš varēs tikai klausīties pīkstieru mūzikā, bet nevarēs neko atbildēt. Taču eksistē vēl otrs veids, viņi paši to sauc par sazvanīšanos. Yankee Lima 3, Fox Tango. Yokohama Lima 3, Florida Tango. The Yankee Lima 3, Fox Tango, good morning, you are 5 and 9, Roger. Thanks, good morning, you're also 5 by 9, 73, good luck. Francūzis, šis zināja manu vārdu. Acīm redzot, es esmu viņu strādājis. Viņam ir jubilejas stacija, acīm redzot. Jubilejas stacija nozīmē, ka radio amatieris šobrīd atrodas kādā konkrētā vietā, kur noris kāds nozīmīgs pasākums. Pilsētas svētki, sporta sacensības vai kas tam līdzīgs. Sazināties ar šādu jubilejas staciju ir īpašs notikums, un to mēģina daudzi. Ikviena radioamatieru sapnis ir sazināties ar pēc iespējas tālākiem pasaules nostūriem. Un te nu mums valda pavisam vienkāršs likums. Jo augstāk jums būs antēna, jo tālāk jūs arī dzirdēs. Tāpēc katrs radioamatieris savu kārti, drāti vai pat torni cenšas uzsliet pēc iespējas augstākā vietā. Tad šitas ir antēnas pagriešanas mehānisms. Ar šo es varu pagriezt, notēmēt antēnu uz vajadzīgo staciju.
viņi dzird mani daudz labāk, un respektīvi, es varu iešaut punktā, tā to varētu precīzāk pateikt. Antenas uzstutēšana milzīgā augstumā ir katra radioamatieru sapnis. Taču nevienam nav jābaidās, ka tas trakais kaimiņš kādu apstaros, jo antenu jauda patiesībā ir smieklīga. Turklāt, kurš katrs nemaz nevar darboties ar radioamatierismu. Šim nolūkam ir jānoliek valsts kārtībā noteiktais eksāmens un jāiegūst certifikāts. Visās valstīs radiosakaru administrācijas ir atbildīgas par to, lai atļaujas darboties radioamatieriem, tātad, lai šīs atļaujas saņem tikai personas, kas ir kaut ko apgūjušas. Nu, praktiski tāpat kā Latvijā, arī citās valstīs radioamatierim ir jāparāda zināšanas 4 disciplīnās. Šīs disciplīnas ir sekojošas – elektronika un radiotehnika, lai amatierim būtu kāda sajēga par aparatūru, ar kādu viņš darbojas. Elektrodrošība, lai viņš nenodarītu skādi sev un citiem. Juridiskie jautājumi, lai tad, kad pieķers raidot nelegāli, neraustītu plecus, saka, es neko nesaprotu, kas te vispār notiek. Un visbeidzot jāzina radioamatieru satiksmes principi, Morzes kods, sakaru etiķeti un tā tālāk. Certifikātu, savu ētera kodu un frekvenču diapazonu saņem tikai tas, kurš nolicis eksāmenu. Radioamatieru darbošanās virsotne ir dažāda veida sacensības un cīniņi. Vai nu tie ir sākāri ar punktiem, kas faktiski nav aizsniedzami, vai arī kontaktu skaits konkrētā laika periodā. Cits varbūt ļoti specifiski, ļoti interesants veids, kad notēmē ar speciālu antēnu uz mēnesi, un tad tādos viļņos, kur praktiski tālie sakari nav iespējami, tikai Rīga pļaunieki, piemēram, vai tur Rīga Salaspils, ja, viņš spēja nodibināt sakars ar amerikāņiem vai Jaunzēlandi, un tā. Nu, tā ir tāda, varbūt vairāk specializācija. Patiesībā, lai uzsāktu, nevajag daudz, pietiek kādiem pārsimts, 300 vatiem, lai nopirktu lietotu transīveri, respektīvi raidītāju, tur kabeļa galu, to varbūt, ka var sarunāt kaut kur, un drāšu antēnu, ko var uzstiept un nodibināt elementārus sakarus. Un tad jau, kad ir parādījusies tā interese un parādījušies iespējams līdzekļi, tad, protams, viņi var bezgalīgi attīstīt. Ir momenti, kad tu, teiksim, nosēdi 24 stundas no vietas, jā, tad, parasti tas ir mačos. Tad, teiksim, tiek sarunāts ar ģimeni, kas kā, kur notiek, teiksim, kad, es ieeju sevī, un tad tur tā. Bet, parasti atkal ir tā, ka viss ir apdarīts, vakarā mājās, tad piesēžos tur stundiņu vai 2 stundiņas, vai pieceļos no rīta agrāk kādos, teiksim, 6 vai 5, un tad tur līdz darbam tad padarbojos nedaudz. Uz jautājumu, kāpēc radioamatierim nav atņemtas šīs frekvenču joslas, kurās izrādās var tik labi sazināties, atbildi nav tālu jāmeklē. Šie ļaudis ir interesanti gan militārajām, gan citām valsts struktūrām, jo viņi uztur sevi formā gluži par brīvu. Zemestrīču vai citu katastrofu gadījumos, kad sakari starp dažādiem dienestiem ir apgrūtināti, internets un mobilie telefoni nestrādā, amatieri var būt krietni noderīgi. Pielieciet, kad pie katriem glābējiem pa 1, pa 2 radioamatieriem, un jūs variet dabūt sakarus viscaur caurēm. Internetu un mobilo sakaru laikmetā ir savādi redzēt, kā ļaudis cīnās ar vairāk nekā gadsimtu vecām tehnoloģijām, lai arī tās ir aprīkotas ar LCD displeju un citiem moderniem risinājumiem. Tajā pašā laikā nākotnes parks, viesojoties pie jūra, labi sajūt to spēles azartu, kad radio ēters šķiet kā dzīves un sataustāms organisms, ko par internetu tīkliem viss nevarētu sacīt. Ir tas azarts, ja, ka tu nekad nevari zināt, kas tev tur atbildēs, un teiksim, tā cenšanās dabūt retāku staciju, tālāku staciju, izpildīt kaut kādus, teiksim, darbību kopumu, kad varētu tikt piešķirts kaut kāds diploms vērtīgs, kas apliecina, ka tas viss ir bijis. Sponsors Hansa Banka.